l'aria campagna, una carreta piccerella piano piano se ne va. Sveiki, mani sauc Edgars Kramiņš, es esmu vokālais pedagogs un arī vokālās akadēmijas vadītājs. Un šajā akadēmijā mācās cilvēki, kurus mēs devējam par trakiem. Kā mēs zinām, trakiem pieder pasaule. Un tāds tādu droši vien atrod, jo mūsu idejas ir trakas. Bet kā saka tie, kuri neredz šķēršļus, savu ideju realizācijai, tie arī dzīvē kaut ko sasniedz un tikai tie. Labdien, es esmu Regīna Kalpuze un strādāju arī mums jau, man liekas, 3. gadu. Viena lielā atziņa, ko es gribu pateikt, ka tas ir ļoti pareizi, kad Kramiņš ņem un veido to, dod to kustības sadaļu, jo vienalga uz kādas skatuves, vienalga kādā uzstāšanās brīdī, skatītājs vispirms ierauga cilvēku. Vispirms viņš ierauga stāju, cilvēku, attieksmi, iznesību, pēc tam viņš izdzird balsi, un tālāk viņš saprot jau to priekšnesumu. Tad tas ārējais faktors, jebkurā uzstāšanās veidā, jebkurā, ir pirmais. Un tas ir pareizi, ka viņš liektu kustību mācīties, un dziedātājiem tas ir ārkārtīgi svarīgi. Īpaši jau šajos laikos, kad ir aktīvi, atraktīvi, inovatīvi projekti, kur var arī guļus dziedāt, arī nezinu, ar muguru pret skatītāju dziedāt, bet tā, lai balss aiziet līdz skatītājiem. Tas ir tāds inovatīvs process, kur noteikti ir jābūt gudram ķermenim. E tira, 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 ciucciariello per alta strada ortamentu. Andris un dzīvoju Smiltenē. Muzikās esmu no bērnības, no bērnu dienām jau. Sākot ar akordeonu kādreiz mācīties. Bērnu dārzā uzstājos ar akordeonu, pēc tam violi mācījos. Tētis vienmēr mājās ir muzicējis, vienmēr mājās ir klavieši skanējuši, vienmēr kaut kas ir dziedāts. Es vienkārši tos uzaudzis, man vienmēr bijis kaut kāds instruments jāspēlē, kaut kas jādzied. Vokālā akadēmija bija sagadīšanās. Kristiāns startēja uz Smiltenes balstiņām un tur žūrijā sēdēja Kramiņš. Pat tās Kramiņš palika atmiņā tāds uzvārds. Kaut kādā intervijā viņš pieminēja nometni. Aizbraucām uz nometni, un tā esam palikuši šeit. Ir profesionāli un zinoši mācību spēki. Labi skolotāji, kuri es uzskatu, ir tā vārda skolotājs, tā vārda cienīgi. Tas ir ļoti labi, kad viņi ir savas specialitātes profesionāļi. Mērķis personīgais ir iemācīties tik labi, lai varu realizēt savus muzikālos projektus. Ir ambīcijas, kas gribētu arī pats iedziedāt viņus. Man nav neviena konkrēta mērķa, bet man patīk dziedāt. Man patīk redzēt progresu sevī. Patīk radošs process. Tas ir tādu dzīves prieku rada. Nostādīt balss dzīvē, es domāju, kur tu runā, jebkur noderēs nostādīt balss. Kad tu kaut ko vari radīt, tā ikdiena, mums jau tāpat ir tāda ikdienas pelēkā rutīna, un tad jāmeklē vienmēr kaut ko, kā lai viņu atsvaidzina. Apžēlojies, pantaloni! Es taču nevaru visu laiku staigāt sieviešu brunčos! Man kauns tādā izskatā! Es esmu Anita. Strādāju vokālajā akadēmijā. Es pasniedzu
vokālu, klavierspēli un solfedžu. Laikam neko neaizmirst. Manā dzīvē mūzika ienāca tad, kad es jau mācījos 1. vai 2. klasē, man liekas, ka 2. klasē. Man vajadzēja tās klavieres vienkārši. Mani bija pārņēmusi tā vajadzība. Tad es ar mūziku esmu no tā laika kopā katru dienu. Vokālajā akadēmijā es nokļuvu. Es ieraudzīju vienā vasarā, ka ir tāda nometne, un kad viņi ir Jaunpilī, tur, kur es pie mammas dzīvoju. Es domāju, tā man vajag to nometni. Tad es nostrādāju tajā nometnē, piedalījos, man ļoti patika. Un tad tā lēnām sākās tāda tā kā sadarbība. Super, tālāk. Laižam tālāk. Mans vārds ir Anastasija Rekuta-Čorčeviča. Es esmu studējusi aktieru mākslu akadēmijā, tāpēc šobrīd pasniedzu tieši aktieru mākslu un runu. Bet iepriekš, tad, kad man bija gan 10 gadi, tad es mācījos šajā studijā, kas bija citās telpās, gan aktieru meistarības pamatus, gan arī vokālo dziedāšanu pie Edgara Kramiņa. Tad, kad es jau biju pabeigusi studijas Kultūras akadēmijā, Krievu kursā Krievu teātrī, un jau strādāju Krievu teātrī, tad Kramiņa kungs bieži arī nāca, kamēr mēs studējām arī uz mūsu eksāmeniem, tad, kad es jau absolvēju un jau biju pastrādājusi teātrī, viņš arī man uzaicināja šeit pastrādāt. Un tā es te jau nāku un strādāju ar jums 4. gadu droši vien. Māksla? Ko dod māksla? Garšu. Dzīves garšu. Spēju just un translēt šīs jūtas arī citiem. Ieraudzīt arī citas šķautnes ikdienišķām lietām un ne tikai ikdienišķām lietām. Mani sauc Baiba Bite. Es dziedu jau kopš bērnības. Bija tāds viens posms man dzīvē, ka es gribēju mācīties mūziku tieši izpildītāju māksliniekus ārzemēs, vienā mūzikas augstskolā. Tad sapratu, ka man vajadzētu nedaudz paskoloties. Man likās, ka dziedu jau tā kā normāli un labi, daudz ko protu, bet tieši to mūsdienu dziedāšanu gribētos pamācīties. Sākumā 2 gadus mācījos vokālu. Un tad iestājos šajā te vidusskolas programmā. Un tur nomācījos 4 gadus. Tad kopā sanāk 6 gadi. Lai skan 2 Imanta Kalniņa dziesmas, es gribu kļūt ar krūtskuļnieku vārdiem un apvīru rokas ar Laimas Līvenes tekstu. Dziedās man audzēti Baiba Bite un pie klavieriem lūksim vēlreiz sēsties Francim Dēļ. Es turpinu darboties mūzikā, savā lauciņā, kas varbūt ir tāda populārā mūzika vairāk un estrādes mūzika. Un šobrīd laikam tāds lielākais un nopietnākais projekts vai tāda muzikālā sadarbība, kas man ir izveidojusies, ir ar tādu hip-hop apvienību Rīmdari. Un mēs arī tikko tieši izdevām jaunu dziesmu. Un arī šī sadarbība ir iepriekšējos gados, un dziesmas skan radio. Par to man ļoti, ļoti liels prieks. Tā darbojos, tā kā var paklausīties mani Rīmdaros un aicināts pasākumiem un tā.